Kad tu stīkli nospiež, tad, protams, ka bicīs nav jau liels, bet jānobučā. Jau bija viņam smilts met virsū. Jā, tu aizsaki spēlē, ne? Tas jau nav vairāk volejbols, tas ir handbols, ka mēs ķeram bumbai. Rezultāts nav galvenais piedalīties. Man Mišam svarzāls abonements jāuzdāvina, tad mēs būsim plus-mīnus vienā līmenī. Jo. Nu ko, volejbola podcasts met augšā, epizode numur 30, apaļ jubilejas epizode. Un, kā vienmēr skaitītāji atgādināšu epizodu sākumā, tad piesakojam YouTube un Spotify, jo, ja statistika nemelo, tad gandrīz 80% skaitītāji nav piesakojuši. Šodien Toms nepievienosies, bet nebūšu viens pats, jo šodien mums pievienojies tikko svaigi aizdīs sezonu Japānā. Latvijas izlases diagonāls uzbrucējs Kristers Darzāns. Čau, Kristers. Čau. Vakar redzēju tos storijos, es jau tikko atgriezies, bet sācis gatavoties off-seasonam, tur ar Jānu Medenu un kompāniju. Jums tāds plāniņš, ja tur pagatavoties? Jā, pirmo nedēļu kaut ko sākam bišķi kustēties, lai nepazaudētu to formu. Bet tā arī tā satikt visus un parunāties. Tādā vieglā atmosfērā bišķi darbojamies kaut ko. Okay. Jā, kā jau minēju, tad es atgriezies no Japānas. Kāds par sajūtas būtu pēc sezonas mājās un kādas sajūtas pēc sezonas, varētu teikt, tādā eksotiskā valstī kā Japānā? Sajūtas labas. Pats pirmo reizi biju vispār Āzijas valstī kādā, tāpēc bija bišķi jāpierod. Bet tā kopumā sezona bija labi. Viss kaut ko jaunu sanāca piedzīvot. Un varbūt individuāli ne tā labākā sezona, bet priekš pieredzes vajadzīga. Tā kā jā. Bija viss kaut kādi notikumi. Tad es kā pagājušo vasaru izlaidu izlasi ceļgala dēļ. Tad man tur bija problēmas ar šo skrimsli ceļgalam. Tad uztaisīju mazu operāciju, likās, ka kaut kas tāds palīdzēs. Bet sezonas vidū atkal bišķi nojuku ar to ceļgalu, un tad uz sezonas beigām tik tā sāku nopietnāk spēlēt un kaut ko parādīt. Bet tā kopumā bija labi. Okay, kāds pats nāca? Tas bija kaut kāds aģents tev piedāvāja, vai pats klubs, vai kā vispār nāca šis piedāvājums? Man viss caur aģentu notiek. Viņš meklē man klubus. Un tad, jā, mans aģents ir Soms, tad viņš ir arī dažiem citiem no izlases džekiem. Man liekas, ka viņš baigi tā spiež uz to Japānas pusi, uz Āzijas līgām lēnām. Gan trenerus tur dabūt iekšā, gan spēlētājus vairāk. Tā kā, jā, es domāju, ka arī Japānas līga baigi attīstīsies šitos gadus. Jā, tas vispār ir tāds trends. Arī pirmajā līgā daudz spēlētāju pievienojas pēdējos laikos, tā kā varētu būt jā, tāds pasaules volejbola trends. Bet cik es skatījos, tad saprotu, jūs palikāt sastie. Tas vērtējums kā labs vai slikts rezultāts? Kā tev pašam šķiet? Nav tas, ko mēs tā kā tēmējam. Vispār tā otrā līga ir sadalīta divās divīzijās. Un tad mūsu divīzijā bija 10 komandas, otrā bija 8. Un tad mēs savā divīzijā 4. palikām. Bet tā jau mēs gājām tā kā uz uzvaru, protams, uz čempionu titulu. Bet, jā, iesākām labu sezonu. Kaut kā, ja nemaldos, kaut kā 9-0 iesākām. Un pēc tam tikai viens zaudējums bija pirmajā pusgadā. Pēc jaunā gada mums gan švakāk gāja, gan es tur biju atkritis ar to savu ceļgalu. Un tad mums tā komandai kaut kāds švakāks periods bija, un tad mēs vairākus pēc kārtas tur zaudējām. Bet, neteiktu arī, ka pretinieki nebija baigi uzkāpinājuši savu tempu. Tā kā izskatījās daudz labāki nekā pirmajās reizēs, kad tikāmies.
Bet, nē, tā es teiktu diezgan labi, jo salīdzinot ar viņu pagājušo sezonu, viņi tikai 8 spēles, man šķiet, ka uzvarēja pa visu sezonu, tā kā viņi bija pirmspēdējie, man liekas. Jā, tā kā tas ir diezgan liels kāpums viņiem, kā komandai, kura mēģina tikt uz pirmo līgu, uz to SSV līgu. Jā, tā kā domāju, ka priekš komandas diezgan labs kāpums, bet tā es domāju, ka mēs varējām arī mierīgi paņemt vai top 4 noteikti mēs varējām būt. Tas sanāk, tur tas formāts tā, ka ir tās divas divīzijas, jā, un tad apvienojas kaut kādas tās labākās no katras, un tad izspēlē tā kā play-off formātu, vai kā tur tas notiek? Jā, tur ir no abām divīzijām pirmās 2 vietas. Jā, vienkārši spēlē play-offā pusfināls un tad fināls. Okay. Bet Jā, cik... pirmā, otrā, tā tālāk, jā. Jā, okay. Bet cik es saprotu, tur arī viņam tādi diezgan ierobežojumi ar ārzemniekiem, tikai kaut kā dažas vietas atļautas. Un jums tur komanda arī, laikam, 3 jūs bijāt ar Filipīnieti vēl. Tas arī kaut kāds, nezinu, papildus spiediens vai kaut kāds, ka viņi tā kā uz tiem ārzemniekiem. Jā, es nezinu, uz ārzemniekiem mums tādi vairāk bišķi pieredzējuši bija, un tad nelikās, ka mums tur kaut kas, baigi maina tas, ka mēs tur viens otru vietu varbūt ņemam nost vai ko. Jo, bija sanāk, 3 leģionāri varēja būt uz laukuma reizē, un tad tas ieskaitot jau kādu no Āzijas valsts spēlētājiem. Un tad mēs tur bijām, es biju no Eiropas, tad bija viens filipīnietis, viens no Kongo, un tad no Āzijas valstīm bija taivānietis viens. Tad tā kā mums tur bija dažas spēles, kad gribēja laist uz dubulto maiņu vai ko, un tad treneris beigās saprot, ka par daudz ārzemnieku laukumā. Jā. Bet tas pats, manā pieredzē, tas pats man arī notika spēlējot Polijā. Tur arī bija tā problēma, ka to leģionāru skaits. Bet ir tā, ka ja viņi ņem tikai kaut kāds, sanāk, viņiem cēlāji, Japāņiem viņiem ir laba tehnika, viņiem cēlāji, libero viņiem ir, un tā viņi principā ņem tikai tāds uzbrucējs, jo viņiem vajag jaudu. Nē, viņiem vajag jaudu vairāk. Principā, jā, biežāk jau ņem diagonālas vai pusītes. Tad, nē. Tehnikas ziņā viņi ir ļoti labi. Visa komanda, gan kaut arī tas pats libero kaut kāds, vai kuram nemaz nav jāuzbruk, tie arī var padauzīt, trāpīt vietās un tā tālāk. Kā tu teiktu, ir tā, ka Japāņi spēlē tādu ar daudz kombinācijām, tādu ātru volejbolu, kā runā, vai ir tā kā tajos dažos klipos, kas izpeld dažreiz, kā viņi tur, viņiem te uzdevumi, ka viņi tur visu mauc un tā, saprotu, ko es runāju. Nē, tās kombinācijas viņi treniņos, man liekas, gandrīz katru treniņu atstrādāja kaut kādu tur, izlakt paipā, tur nofeikot un izcelt. To viņi baigi mums komandā tā kā mēģināja strādāt, bet spēlē neviens baigi to nedarīja. Es nezinu, kāpēc, bet jā, viņiem patīk visu kaut ko tur improvizēt. Treniņos noteikti viņiem jautrību vajag. Bet tā, ka spēle viņiem arī man pašam likās, ka es aizbraukšu un būs tā ātrā spēle, ka es tur nemaz nepaspēšu blokā izlikt vai ko. Bet es aizbraucu, manā komandā tieši bija tāds lēnāks temps. Es nezinu, kāpēc, bet viņiem bija tādas vairāk ar trajektoriju bumbas, un tad viņi tur atstrādāja to, bet man kaut kā tas nepie sirds gāja, un jā. Bet skatoties citām komandām, mums tur radās problēmas ar to, ka mēs spēlējam bišķi lēnāk. Mums tur radās problēmas, ka citas komandas diezgan ātru tempu uz malām spēlē, un tad mums bija grūtāk bloķēt viņus.
Bet pašiem bija jāmauc pret diviem blokiem visu laiku. Tā kā, jā. Uh, Pats biju pārsteigts, ka manā tieši komandā nebija tas ātrums. un kā vispār, nezinu, kad nonāca tur, bija kaut kādi kultūras šoki, nezinu, laukumā vai ārpus laukumā, kaut kāds, nezinu, varbūt viņiem savādāk kaut kāda noteikuma vai kaut kā pieņemts, kā viņi dara lietas, varbūt pastāst par to. Es nezinu, es domāju, ka daudzi uzskata, ka Japānā ir tā pareizība baigā un viss pēc likumiem. Tā apmēram ir. Jā. Gan uz ielas ejot, tur ir kaut kādas puses, kur vairāk iet pa kreiso pusi, tā kā mašīnās, kā joslas sadalītas. Arī tajos pašos lielveikalos tur uz kaut kāda eskalātora brauc, tur jāstāv vienā malā, lai tie, kas skrien ātrāk vai kaut kur grib paspēt, tad tiem jādod ceļš, jāatstāj brīva vieta, lai viņi var paskriet garām. Tad visi tā rindiņā stāv uz tā eskalātora un nemaisās. Jā, un es nezinu, kultūra šoks tā kā baigi, nē, vienkārši pirms brauc, tas jau likās, ka tā apmēram būs, kad būs viss baigi pārbāsts ar cilvēkiem un skaļi jā, tā atmosfēra tāda baigi, no sākuma bija grūtāk, kad viss tāds, skaņas apkārt, viss kustās visu laiku, nav tāda miera. Bet, es nezinu, nelikās, ka ir baigais kultūra šoks. Tā kā jau likās, ka kaut ko tādu varētu sagaidīt, tāpēc, jā, biju kaut cik gatavs tam. Nezinu, kas vēl. Tas, ka viņiem viss tā pieklājība un tādu smaidu mēģina visu pasniegt, un tas tā patīkami ir pašam, un arī, pašam ir ko paņemt no tā un skatīties uz kādām lietām varbūt citādāk, bet jā, ļoti, ļoti strādājoša tauta arī. Bet tai pašā laikā, protams, viņi arī atpūšās ļoti, ļoti daudz. Un dodas kaut kur ārā un bauda laiku un vakarus bauda. Jā, tā kā, jā. Pārsvarā viņiem tā māja ir tikai vai apartaments, tikai lai pārgulētu nakti. Jā, kaut kā tā. Un cik kopumā ir populārs volejbols Japānā? Jo es dzirdēju, ka Japānas izlase principā tiek uzskatīta par populārāko komandu pasaulē, un arī Haikyuu diezgan liela popularitāte. Kā tas iekšēnē, cik populārs ir volejbols? Volejbols ir populārs. Jau uz otrās līgas spēli mums bija spēles, kad atnāk varbūt 2,5 skatītāji. Tā kā es domāju, ka diezgan. Viņiem arī, piemēram, Osakā bija, ja nemaldos, 4 komandas. Un tad tur pa visu pilsētu ir gan tās lielo komandu plakāti un tā tālāk. Un visi tie lielie spēlētāji ir tos sponsoru dīlus dabūjuši, un tad tur arī viņi visu kaut kur reklamējas, gan kaut kādos briļu veikalos un tā tālāk. Un, jā, un es arī pats biju uz pirmās līgas spēlēju Wolfdogi pret Sunbirdiem, un tur arī bija kaut kādas pie 7,000, man liekas, ka skatītāji. Un lielākā daļa arī tos kaut kādas speciālās biļetes tur pērk un tā tālāk, lai tiktu pie spēlētājiem tuvāk. Un tas, nezinu, tas tā tauta vispār tāda deksmi tā kā iet skatīties un atbalstīt un uzzināt par spēlētājiem kaut ko un mēģināt viņus iepazīt. Un arī tas, kas man likās tāds diezgan crazy no viņu puses, ka tie fani arī pēc spēlēm dāvina visiem tā kā ļoti daudz.
arī varbūt, nezinu, tur, kas mums šis tur ļoti dārgs, kaut kāds brands, tos arī tur viņi pilnīgi nezinām meitene vai džeks tev uzdāvina kaut kādu maisiņu ar kaut kādu dārgo lietu, un tas viņiem ir arī normāli. Un jā. Tas vēl, bet, nu jā, nu tas volejbols tur noteikti ir liels. Bet īpaši, jā, Japāņu, nu, vietējie spēlētāji, viņiem ir tā kā daudz lielākas zvaigznes nekā, piemēram, atbrauktu kāds, kā pirmajā līgā, tur, piemēram, tas pats De Falco un visi. Nu, viņi nav tik lielā starā par viņiem, bet par pašiem saviem Japāņu tām zvaigznēm, kas ir gan ārzemēs, gan nu, vienkārši izlases sastāvos un tā tālāk. Bet jā, volejbols tur ir diezgan liels sporta veids. Nav pats lielākais gan jau, bet jā, ir diezgan. Kas var bija tāds, ko tu atceries, ko tev uzdāvināja? Nezinu, atnāk kaut ko tur Gucci soma vai tur Rolex, kāds saka, dārgas lietas. Ar kaut kas valsts atmiņā. Nē, man nebija tik daudz, jo tiem ārzemniekiem baigi tā viņi nu, vairāk kā kautrējas tā, nu, viņi baigi neuzbāžas ārzemniekiem. Bet saviem, jā, viņi tur ir bijuši visu kaut kas. Nu, man bija tikai kaut kādas dāvaniņas tur, kaut kāds, nezinu, sejas krēms, kaut kas tāds. Jā. Bet jā, man komandas biedriem bija diezgan tur no Dior kaut kas, nemaz nejautāja, kas. Okay. Jā, nu, ir tā. Manuprāt, bija bišķitāki. Bet jā, iepriekš, kad mēs runājām, kad vēl bija kluba sastāvā, mēs gribējām ierakstīt, tu teici, ka jāatsūt jautājums. Tas bija tā kā no kluba tās nosacījums, ka viņi arī ļoti tā seko līdzi, ko jūs darat, kur jūs ejat kāds intervijas, ko liekat sociālos tīklos. Nu, mūsu komandā, jā, mums bija tā, ka diezgan strikti visas lietas tā gan aptaujās, nu, tā kā, es nezinu, mums vajadzēja baigi labi uzvesties, tā kā, gan pret faniem, gan pret visiem, un mums tā kā katru nedēļu pirms spēlēm tu, nu, teica to sapulcēs, kad nu, atceramies, tu visādi izturēties nevajag, tu labāk esam laipni, draudzīgi. Ja vajag atvainojamies vai ko, un jā, tas pats arī ar tām intervijām un visu pārējo, kad jā, viņiem tas ir diezgan strikti un vajag visu zināt, lai viņiem nebojātu to imidžu komandas un arī tās pašas lielās firmas Kubota, tā kā, jā. Bija kaut kas vēl, tikai es neatceru. Nē, vispār Japānā viss ir tāds ļoti, ļoti, visam jābūt ļoti precīzam un visu cenšas baigi uzskaitīt, uzrakstīt dokumentos un es vispār aizbraucu pirmajā nedēļā, man bija tik daudz visādi papīri, dokumenti jākārto, cik es nebiju vispār dzīvē kārtojis. Tā kā visas sezonas laikā bija varbūt šitāda kaudze, kas tur sakrājusies ar vienkārši papīriem, ko vajag visu laiku kārtot. Jā, tas viņiem ir tāds, ka viss iet pēc noteikumiem baigi strikti un jā. Nu, ko es tev kārtīgi izpētēju par tavu Japānas laiku, bet, ja mēs palicam, varbūt, varētu teikt, daudz gadus atpakaļ, tad savas profesionālās gaitas uzsāki Jēkabpils Lūšu komandā. Varbūt pastāst par savu laiku Jēkabpilī, kā tu atceries un kā tas bija kā jauniem gurķim ienākt lielajā komandā. Kā jaunajam gurķim ienākt, tas man uzreiz atgādina, ka nu, mēs bijām, sanāk, trīs džeki no Kokneses, kas aizdevās no sākuma uz junioriem spēlēt, un tad mūs pasauca arī visus
trīs trenēties pie lielajiem, pie lūšiem. Un jā, tas bija, kad tas bija? Tas bija kaut kādā 10. klasē. Un jā, un tad, kad mēs tos pirmos gadus tur bijām, tad mūs audzināja, varētu tā teikt, ka audzināja šis Dāvis Melnis visu laiku. Viņš kaut kā uzņēmās to bosa vadību un baigi mūs tur stumdīja visu laiku kaut ko par visādiem sīkumiem piesājās un tā tālāk. Bet tas arī deva, lai gan jau kaut kādu to ne iedvesmu, bet bišķi kaut ko sāk domāt pie lietām un tā tālāk. Bet jā, es iesāku, sanāk 10. klasi iesāku, nomainīju skolu, aizgāju uz Jēkabpils valsts ģimnāziju mācīties arī, lai nebūtu jābraukā uz treniņiem un apmeklētu visu nedēļu treniņus, nevis brauktu, neatceros, 2 reizes nedēļā mēs tikai braucām no Koknes uz treniņiem, tā kā, jā, nomainīju skolu, tad sāku pilnvērtīgāk trenēties kopā ar visiem. Jā, tad tā arī tas aizgāja. Ja godīgi, es pats neatceros, cik es gadus tur biju. Bet bija labs laiks tāds, sākās tas periods, kad pat vasaras nebija baigi brīvas un visu laiku bija jādarbojās un jātrenējās. Jā, tā kā varētu uzskatīt, ka profesionāli visu darījām un tā. Jā, tas, nezinu, Jēkabpilī Mārcis strādājot, Mārcis deva daudz tos pamatus visus un tas tā kā daudz palīdzēja noteikti ieiet tajā lielajā volejbolā, jo bija visur, kaut arī Itālijā tai pašā. Pilnīgi visur ir jābūt pamatiem, lai tu kaut ko varētu precīzi darīt un tālāk jau, ja tev mazliet atstrādāta tā tehnika un viss, tad jau tad viegli ar savu domas spēku aizsūtīt to bumbu tur, kur vajag. Jā. Nezinu, protams, bija labs laiks Jēkabpilī, jo bija arī laba kompānija, jo cik džeki no tā kluba ir tagad visur pārzemēm spēlējuši un izlasē. Jā, arī izlasē mēs vēl turpinam daži kopā spēlēt. Tā kā, ir forši, ja ir bijis laiks kopā un zinām viens otru. Jā, tā kā varu pateikties Jēkabpilī arī par visu darbu, visu laiku ieguldīto. Tā kā, jā. Kā vispār tā tur sanāca? Jo tu ja es pareizi atceros, tur bija 4 gadus. Kā bija to spēles laika, tev mācīja, jūs tur ar Jāni Medeni kaut kādos brīžos konkurējāt par to pozīciju, un kas vēl bija tie cīņi bija tieši tavā pozīcijā? No sākuma bija Pāvils Jemeļjanovs, un tad viņš tajās traumās iedzīvojās. Tad mums Medenis atnāca, un tad ar to mēs tā kā mainījām tās vietas visu laiku. Jā, bija viens brīdis, kad mani tur sauca uz pārrunām Mārcis un tā tālāk, kad viņš redz, ka mēs tur abi ar Medeni tur diezgan labi izskatāmies un kad cīnamies tur, jā, strādājam un ka viņš baigi nevar saprast, kurus tur likt, kurus nē tajās dienās. Bet jā, man bija viens brīdis, kad es tieši sāku pamatsastāvā spēlēt, un tad es notraumējos, un jā, uz mēnešiem 2 vai cik biju ārā. Un tad bija tāds periods, kad es tur arī traumās iesēdos un kādu laiku nevarēju atgūties formā nekādā baigi. Jā.
Nē, es pat kaut kā nezinu, es baigi neatceros. Baigi varbūt neinteresēja, kāpēc tajā brīdī man nedeva iespēju tik daudz spēlēt, bet nu, jā, es vairāk biju fokusēts uz strādāšanu un sevis attīstīšanu tajā laikā. Un centos būt pacietīgs un vienkārši gaidīt savu laiku. Jā, un kaut kā tā. Bet, nu, Medenis zināms, viņš tur baigi mentālais, viņam augstāks nekā visiem Latvijā, tā kā tad viņš ar to visus var izspiest. Tas, jā. Tu tā teikt, ko tu teiksi, kam Latvijā ir vislabākais mentālais Medenim, kam vēl spēlētājiem? Nu, nē, es nezinu. Varbūt Nevar izlasē. iedomāties pagaidām, jā, cik. Bet, nu, viņš ir tāds, nu, baigi vienalga, nu, baigi pārliecināts par savām darbībām un visu pārējo. Tā kā, jā, Labs. viņam tas ir baigais dotums. Bet jā, tad 21. gada vasarā nāk arī izlase un zelta līga. Tur man liekas, tev tieši tāds labs lokus pavērās, kad Eglskons tieši nebija uz zelta līgu, un tad tev diagonāls pozīcijā pavērās tāda iespēja. Jā, tajā laikā, nu, jā, tas atnāca pēc sezonas uz izlasi, pēc sezonas, ko es baigi nespēlēju. Netiku laukumā, nu, un tad krājās tas, ka gribās spēlēt, sēžot malā, un jā, tad tajā vasarā bija tas laiks, bija tas klikšķis, kad, nu, vajag nospēlēt, vajag nostrādāt, atrādīties izlasē, un pie katras iespējas vienkārši dabūt parādīt, ko tu vari darīt uz tā laukuma. Un tad, jā, tajā vasarā, jā, kā tu teici, kad Egleskons tieši nebija, un kas mums bija tajā gadā, kā diagonāls, es, Platačs, un trešais pat nezinu, vai bija. Nu, Jansons? jā, Jansons Lenās, bet viņš tur vairāk pa pirmo tempu tajā laikā bija, man liekas. Tad viņš vēl mētājās pa visām pozīcijām, nezinu. Un jā. Jā, kaut kā, nezinu, man liekas, ka Platačam tajā vasarā kaut kas tā neizgāja, un tad es tiku uzspēlēt, un jā, beidzot varēju kaut ko parādīt. Un, jā, tā man arī izdevās to līgumu dabūt uz Perudžu, kas man pašam bija pārsteigums, jo nu, es vispār negaidīju neko tādu. Bet tur arī jāsaka paldies Igauņu pusītei Tahtam, jo viņš Perudžā nospēlēja vienu sezonu. Un jā, un tad viņam tur sakari bija, un viņš bija ieteicis klubam diagonāli. Un tad viņš bija ieteicis mani, jo es to vasaru biju diezgan ok nospēlējis izlasē, un jā. Kaut kā tā tas viss sākās, un tad pabeidzām visu, noslēdzām līgumu ar aģenta palīdzību, un jā. Pēc tam jau tālāk Perudžas gads bija. Jā. Jā, tu jau pats ieminējies par, varētu teikt, tavā karjerā lielāko notikumu līgumu ar Perudžu. Cik varbūt, nezinu, gaidīt vai negaidīt tas bija, vai tas bija vienkārši tā no zila gaisa pēkšņi tev atnāk? Jā, Nē, nu, tas bija ļoti, ļoti tā, es nezinu, varbūt neierasta situācija vispār kaut kādos līgumu runāšanās un tā tālāk, jo, nu jā, kā es teicu, tas Roberts Tahts mani tur ieteica Perudžai, un jā, un tad Perudžas sanāks menedžeris, viņš man uzrakstīja Instagramā, kas no sākuma man likās, nu, es pačakoju to profilu un visu, un man likās, tā kā nu, kaut kā bišķi neticās, nu, kad Instagramā rakstītu kaut kas tāds, likās, ka fakes kaut kāds vai kas.
Jā, un tad es tā kā apvaicājos vairāk, jā, un tad es sapratu, ka tiešām, ka, pačakoju informāciju, ka tas ir Džeks no Perudžas, un ka viņš tiešām prasa par mani, un man bija tāds, ok, tā kā, ko tagad, jo viņš vienu to dienu uzrakstīja man, tad viņš uz nedēļu pazuda, jo viņš teica, sakontaktēsies vai ko. Un tad man bija tāds, ok, man ir kaut kas jādara, jo es varu vienkārši pazaudēt šitā diezgan lielu iespēju kaut kur tikt tādā vietā. Un, jā, un tad man Denis Petrovs ieteica manu tagadēju aģentu, un tad caur viņu mēs tā kā sazinājāmies atkal ar to Perudžas menedžeri, jā, un tad tā arī viss aizgāja. Tad nedēļas laikā, kamēr mums vēl bija izlase, man liekas, parakstīju līgumu, jā, un tad uzsprāga visu ziņas, sociālos mēdījos iepostoja, ka mani paraksta, jā, un tad viss uzsprāga, gan visi no izlases, Džeki nevarēja noticēt, domāju, ka kaut kāds joks, jā, man tas pats bija, es arī, man liekas, tieši braucu no Rīgas, tieši, man liekas, ka nedēļa bija beigusies ar treniņiem izlasē, braucu no Rīgas uz mājām, un tad, jā, tad man arī tieši iepostoja paziņoja to parakstīšanu, un jā, tad man sāka sprāgt telefons, un tad bija tāds bišķi neapdomājums, tāds mirklis, kad likās, kas notiek, ok. Tie tiešām pa īstam viss, un jā. Jā. Kas varbūt bija tās kvalitātes, ko viņi tev saskatīja? Jo, principā, Perudža var nopirkt jebkuru spēlētāju pasaulē. Kas bija tieši, ko viņi redzēja? Varbūt tās darbspējas vai kaut kādas tehniskās iemaņas? Ja godīgi, es pat nezinu. Man pašam likās tāds bišķi veiksmes stāsts, jo nē, jā, labi, es nospēlēju diezgan labi un labu efektivitāti un procentu uzbrukumu. Tās zelta līgas spēles, un jā, tas varbūt viņam deva to, ka es varētu būt kāds potenciāls, kas varētu izaugt kaut kādā lielākā spēlētājā, un jā. Jā, nē, es varētu teikt, ka man, protams, ka ir tehnika un viss, bet tā pieredze varbūt man nav, un jā, tas man tā kā varbūt arī deva to nepārliecību arī tajā pašā sezonā ar Perudžu, un jā, kad netiku vēl pie spēlēšanas tik daudz. Bet, jebkurā gadījumā tā pieredze bija ļoti, ļoti, ļoti laba un ļoti daudz ko ieguvu no tās sezonas. Bet jā, tā es nezinu, man pat grūti iedomāties, ko viņi var saskatīt, jo es nebiju tā iedziļinājies vispār tajā jautājumā. Kādi bija tie pirmie iespējas, kad nonāca tur, vai kad tu lidoji, kas tev bija prātā, vai varbūt kā tev tur sagaidīja īpaši? Tā sezona vispār bija tāda, tas gads vispār bija tāds baigi pilns, jo bija izlasē, bija Eiropas čempionāts tajā gadā. Tieši, un mēs beidzām tikai septembra vidū kaut kur. Jā, bet mēs jau tajā Eiropas čempionātā astotdaļfinālā, kad tikām pret Itāliju, tad man sanāca tieši uzspēlēt pret maniem topošajiem komandas biedriem. Tad tur bija viņiem sastāvā šis Gianelli, Libero bija Pičinelli, un pirmais temps bija, jā, tad pēc spēles viņi arī, es biju, nezinu, cik man bija 18 gadu tajā laikā. Es jau arī biju tāds, sabijies un baigi kautrīgs un tā tālāk. Jā, bet viņi paši kaut kā pēc spēles pienāca un teica, sasveicinājās, teica, davai, bet
tiekamies Perudžā. Un tas deva tādu nice iespēju, ka viņi tādi diezgan patīkami cilvēki. Un, jā. Jā, beidzām Eiropas čempionātu. Jā, un tad sanāk, pēc nedēļas jau, principā, es arī lidoju uz Itāliju. Jā, tur, jā, to es gaidīju, ka lielākā daļa tur angliski nerunās, tas būs grūti, bet jā, aizbraucu un man liekas, ka otrajā dienā, jā, nākamajā dienā, kad es atlidoju, man jau vajadzēja pārbaudas spēlē būt. Un vispār, ne cik gatavam, ne cik saspēlējies nebiju, un vispār nevienu saticis vēl nebiju. Un man vajadzēja jau pārbaudas spēlē nākamajā dienā, bija mazliet uzspēlēt pret šitiem te Tonno Kalipo, pret Nišidu tajā gadā, viņš bija Itālijā tieši. Jā, un tajā pirmajā dienā, kad bija tā spēle, tad jā, visi tādi forši džeki, laipni, tādi draudzīgi, baigi. Un jā, baigi atvērti visi ir tādi. Un ļoti, ļoti skaļi runātīgi. Jā, bet es tajā gadā vēl biju tāds sabijies un baigi daudz nerunāju. Jā, tā. Man bija grūtāk pievest. Bet tā viss forši, visi mani uzņēma, pieņēma. No sākuma man jau arī likās, ka tie, top tur augstākās klases spēlētāji, pasaules zvaigznes, un ka visi būs tādi, tādi, nezinu, ja bišķi iedomīgie vai kādi, un jā. Tādas bija manas domas. Bet es aizbraucu, un jā, visi tādi diezgan cilvēciski, normāli cilvēki, parasti cilvēki vienkārši dzīvo dzīvi un izbauda. Un, jā. Visvairāk man palīdzēja un atbalstīja Oļegs Plotņickis. Tas ir baigi draudzīgs, baigi runātīgs džeks. Un baigi labu iespēju atstāja uz sevi. Par viņu. Tas tāds. Viņš arī tev bija komandā tuvākais draugs, varētu tā teikt. Jā, varētu tā teikt, jā. Bet tā kaut kāds, jo nevis pārsvarā, bet visi spēlētāji mācēja itāliski runāt. Un tad es biju tāds mazliet atstumtais, ka es nemāku runāt itāliski, nesaprotu vēl. Jā, un tad bija tā grūtāk arī komunicēt vai ko, jo viņi visi savā starpā vienkārši itāliski katru dienu runāja. Jo jebkurā laikā arī treneri visi. Jā. Bet tā, visvairāk man sanāca, nezinu, runāties ar to Plotņicki un Andersonu un Leonu, jo viņi vairāk tā kā angliski runāja. Viņiem varbūt pašiem likās tas bija bišķi stulbi, kad visi runā itāliski klubā. Kaut vai daudzi ārzemnieki, nevis itāļi. Bet tā, cik esmu dzirdējis, kad Itālijā tā ir pieņemts, kad ārzemnieki arī mācās itāļu valodu, un tad lielākā daļa arī paliek tur spēlēt, un arī ir daudzi gadījumi, kad pat maina pilsonību uz itāļu un paliek tur uz dzīvi. Tā kā, jā. Pašam arī sanāca sezonas gaitā kaut kādas, varbūt tur minimāli kaut kādas sarunvalodas frāzes iemācīties itāliski. Jā, vispār, no sākuma sezonā bišķi tur pamācījos ar Duolingo kaut ko arī, bet tad, kā sezona iegājās, tad es tā bišķi atmetu to malā, un vispār man laikam tās valodas bišķi vieglāk iet, un tad es diezgan ātri
uzķēros, pieķēros uz to saprašanu, kā viņi runā, un tad arī vieglāk uztvert to domu, un tad jau sezonas beigām es principā sapratu, ko viņi runā, bet pašam, grūtāk kaut ko izteikt ir, jo, protams, zināju kaut kādas tur pamatfrāzes, ko pateikt, bet tā vairāk klausījos nekā kaut ko teicu itāliski. Un, Nav tā grūtākā valoda, ko mācīties, manuprāt. okay. Tu pats teici, jā, kad runāji ar Plotņītski, Andersonu, Leonu, principā volejbola superzonē pasaulē. Ir tā, ka tev vēl saglabājas viņa numurs, un, ja tu piezīmēji viņu pacelt? Es domāju, ka jā. Mēs, man liekas, ka mums vēl ir grupa palikusi no tā gada, kur spēlētāji. Tad mēs vēl, jo tur bija, mums tajā sezonā bija atgadījums, cipā, mūsu otro cēlāju un šo te Leālu, kad tur vienu spēli, sākās mazliet strīds, un tad caur tiesu beigās visu tur veda, un pat, man liekas, ka pagājuši gadu vēl mēs tur rakstījām tajā grupā, kas notiek, un tā kā, mēs noteikti viens otru, mēs uzzvanam, un vai ko mēs noteikti varam pacelt, un tas pats, ka viņi noteikti, es domāju, ka man paceltu, jo viņiem ir mans numurs, un es ar to pašu Plotņicki biju arī sarakstījies pirms pagājušās sezonas arī vēl, jā. Tā kā ir, domāju, ka ir kontakts vēl ar viņiem, jā. Varbūt Domāju, ka pastāst viņi sīkāk par varētu to arī strīdu. atbildīt. Ieinteresē, kas tur notika. Jā, Ja var stāstīt. Es domāju, ka var stāstīt to jau liela daļa zina. Tas nav nekas slēpjams. Tas arī bija diezgan izvilkts pa sociālajiem mēdījiem un tā tālāk. Jā, bija spēle pret Modenu un kaut kad sezonas vidū, man liekas, tas bija. Un tad pret Modenu kaut kā mums visas spēles bija tādas baigi saspringtās un sīvas. Man liekas, ka visas bija 5 sados. Un tad tur tie fani baigi tur skaļi, un tad, bišķi uzkarsē asinis un adrenalīnu iedod, un tad visi paliek mazliet tādi agresīvāki, un es neatceros, kas tieši notika, bet bija, otrais cēlājs no malas, no benča, un kaut ko spēles laikā pateica Leālam, ka, Leāls pieņēma, ka viņam izklausījās, ka kaut ko, rasistisku izteica. Un tad tur sākās baigie strīdi, un pēc spēles arī viņi abi tur kaut ko baigi uzvilkušies bija, un pat Leāls pēc atsveicināšanās, ejot garām, spēra viņam, mūsu cēlājiem ar kāju, un tad tur sākās visādi, no tā brīža sākās viss kaut kas tur, ka fanu mūsu klubs tur arī sāka apsmiet, tur, ka Leāls bija kaut kāda itāļu dziesma, kad tur par pēdām un rokām, un ka tur visus apsmēja, ka par pēdām speciāli tur kaut ko, un uz Leālu, protams, mūsu cēlājs neko tādu nebija teicis, neko rasistisku un tā, un protams, Leāls tur bija iesūdzējis un visu, un ka tik viņš beigās arī nedabūja banu uz, aizliegumu spēlēt uz cik 2-3 spēlēm. Un tad tieši arī play-offi, man liekas, kaut kādi bija. Un tad tipa svarīgas spēles, un kaut kas tur bija arī bišķi neriktīgi, jo tās 3 spēles nemaz nenosēdēja nost, viņš atnāca un sāka spēlēt vienkārši. Un tad, ar to sākās viss, ka tu sāk mūsu cēlāju
tiesā viņu sāka vilkt un sūdzēt arī federācijai un visās iestādēs. Jo tur sākās arī par ģimenēm kaut kas un jā, tā tālāk. Mm. Jā. Otrais cēlājs bija Trevīka, ja? Vai kā viņam pareiz vārds? Vai... Jā, Travica, jā. Jā, tas izstāsta pēc tāda gangstera. Es notetojies un tāds izstāsta, ka... Jā, viņš ir notetojies, bet viņš arī izskatās pēc gangstera, bet viņš ir tāds ļoti, nezinu, ģimenisks, tāds draudzīgs vispār. Nav nekādu parādību, ka viņš tur varētu būt kaut kāds baigais bad boys vai kas. Bet, jā, bija mirkļi, kad viņš tā bišķi aizsuļās vai ko, bet tas man liekas diezgan normāli itāļiem. Viņi diezgan tādi karstasanīgi un tad viņiem diezgan bieži sanāk palikt tādiem agresīviem un sevi aizstāvēt un kaut ko arī pateikt tādu. Ne to, ko vajadzētu, bet tajā momentā, jā, viņš neko baigi nebija teicis, un tad mums līdz tam tur viss gāja, likās, ka baigi ātri viss notiks, bet tad tur ievilkās jau gadu nākamajā sezonā, visi rakstīja vēl grupā, kas notiekās. Un tad vēl aiznākamo gadu vēl rakstīja, ka kaut kādas tur izmaiņas esot, ka viņi vēl joprojām to visu izmeklē. Un tad pirms pagājušās sezonas, man liekas, ka arī pagājušā sezona arī bija uzrakstīja, ka jau tā kā tojas viss beigām, bet vēl nekas nav noslēgts un tā tālāk. Jā. Kaut kāds tāds atgadījums mums arī bija. Interesanti. Bet varbūt vēl atgriežoties, kad nonāca tur, varbūt bija tāds moments, kad kaut ko ieraudzīja, to pašu medicīnu vai recovery, vai kā viņi dara lietas un saprat, jā, es esmu volejbola elitē nonācis, varbūt kaut kas tāds neticams. Jā, vispār Perudžā tas, man vispār likās jauna pasaule, kad klubam sponsors tur ir kaut kāds autocentrs un visiem dod jaunākās mašīnas un katram ir dzīvoklis tur baigais un Andersonam vispār bija tajā gadā, man liekas, ka pat privātu māju uz to sezonu viņam bija. Jā, un tad tas jau deva to iespēju, ka es esmu nonācis tiešām augstākajā vietā. Jā, un tad treniņu aspektā bija tas, ka treniņā ir galvenais treneris, head coach, tad ir trenera asistents, kas parasti ir gandrīz visās komandās. Bet te vēl bija treniņos bija divi statistiķi, tad bija vēl viens trenera palīgs, un tad bija vienkārši kaut kādi 3, ja nemaldos, džeki, kas vienkārši palīdz treniņos, tā kā bumbas tur visur mērīt, ātrumus, principā visādām lietām palīdz tā. Un principā gandrīz katru otro treniņu varētu būt, ka bija arī turpat zālē kaut kāds menedžeris atnāk vai kluba prezidents kaut ko ierodās apskatīties, ko mēs tur darām. Un tad no recoveryja visu. Un vēl fiziskais treneris, protams. Jā, un tas tur es tā kā redzēju, tiešām profesionālu to sistēmu, kā viņi tos treniņus sastāda un tā tālāk. Bet kaut kas līdzīgs mums jau bija Lūšos, kad mācis diezgan daudz ko pēc plāna visu bija sastādījis, un gan tur grīdiņas taisīt, gan koram fiziskos treniņus kaut kādus atsevišķus, un arī pēc treniņiem viņš tur mums dažreiz lika
rullēties un masēties, iet tajos kompresijas zābakos un augstajās vannās un tā tālāk. Tas jau tā kā jau iedeva to, ka tā vajadzētu darīt. Bet jā, par Rudžā bija tas, ka visas sezonas garumā tā kā tev uzspiež to rullēšanos. Klubs ir nodrošinājis katram tur rulli, masāžas, un tad pirms treniņiem arī izrullējies kopā. Un pēc treniņa vienkārši daudz dažādas tās ierīces sistēmas, un vienkārši pie fizioterapeitiem eju, un jau bija mums sanāk 3 vai 4 fizioterapeiti. Un tad visi pēc treniņa vienkārši rindā stāv, tur gaida bez maz vai, nezinu, stundu, pusotru vēl pēc treniņa zālē, un vienkārši pavada laiku tur atjaunojoties, un kaut kādas tādas lietas. Un vēl kas bija, par Rudžā bija arī komandas ārsti, kas bija, sanāk, divi, kas bija tā kā vairāk uz vietas, viens no viņiem bija vairāk uz vietas. Un tad bija viens, kas ir ļoti augsta līmeņa ārsts, bet viņš strādā arī slimnīcā, tāpēc viņš netiek visu laiku, bet kad viņu vajag, tad viņš uzreiz atbrauc un ir klāt. Un 3 ārsti, pāris fizio, vēl fiziskais treneris un trenera palīgi, tur liela tāda kopiena, kas visu cenšas maksimāli izspiest un darīt visu, kā vajag. Tā kā, jā. Tas iedod to profesionālo līmeni. Ok. Tajā gadā tev priekšā bija Kamils Ričlickis, ja vēlreiz izrunā, diagonāls uzbrucējs no Luksemburgas. Kā bija ar to spēles laiku? Protams, tu nāc kā jaunais, gan jau negaidīji, ka tiks daudz spēlē, bet viņi ar tevi to komunicēja, kad meklēs tev iespējas, vai tur, nezinu, šitās spēlēs tur pret līgas vājākām komandām tiksi, vai kā tas notika? Jā, vispār bija tā, ka es biju domāts kā otrā diagonāla, bet es aizgāju un jā, tad pirmā diagonāla tas Kamils Ričlickis. Un otrā diagonāle mums bija Tais Terhorsts, Nīderlandietis. Viņš bija tā kā pusīte un slēš diagonāli. Tā kā. Jā, viņu izmantoja tajos brīžos, kad vajag pamainīt spēlētāju, pamainīt diagonāli nost. Tā kā man baigi nebija daudz iespēju vispār tikt laukumā. Vienīgais uz kaut kādu servi vai ko, un kaut ko tādu. Treneris vienkārši nezinu, vai neusticējās, vai ko, jo man nebija tās pieredzes, un nebija gan jau vēl tas līmenis, kā visiem pārējiem. Bet es domāju, lielu daļu arī spēlē kluba prezidents. Jo man liekas, ka kluba prezidents ļoti, ļoti spiež uz to, lai spēlētu pamata sastāvu spēlētāju un lai būtu maksimāla iespēja uzvarēt. Jo mums arī tajā gadā bija, man liekas, ka 2 zaudējumi pa visu sezonu. Regulāro sezonu. Un, jā, pēc tam abām uzvarām, pēc tam abiem zaudējumiem, nākamajā treniņā bija šis prezidents uz treniņu atnācis un visus sasauca uz ģērbtu, un tad, principā, kādas 15 minūtes vienkārši nolamāja visus kliedzot. Jā, un tad tas man deva iespēju, ka tiešām prezidents diezgan daudz ko nosaka tajā klubā. Un arī to varēja redzēt trenerī, jo sezonas sākumā un vidū viņš bija tāds,
gan treniņos, gan spēlēs. Nu, tāds diezgan nosvērts, tāds mierīgs. Nu, nebija nekādu baigo emociju par kļūdām vai kaut ko tādu. Un, jā, kad nāca tajā vairāk sezonas beigas, jau treniņos, tur bišķi sāka arī kaut ko nervozēt tas treneris. Un, nu, varēja redzēt, ka viņam ir kaut kāds spiediens uzlikts un ka viņam ir kaut kas tā kā jāpierāda tam prezidentam. Un, jā, es domāju, ka nu, bija daudz, nu, gan jau, ka bija arī tā nepārliecība par mēlēšanu. Jā. Bet tā es tiku vairāk pie spēlēšanas Čempionu līgā. Tad arī bija mūsu komandā bišķi Covid uzliesmojums, visi tā apslima viens pēc otra. Tad nebija baigā izvēle, ko nomainīt uz laukuma un ko uzlikt uz servas un tā tālāk. Un tad es sanāk, pirmo reizi es spēlēju Čempionu līgā pret Kannām, jā, tas bija pret Kannām. Jā, nu tā nebija tā stiprākā komanda tajā brīdī. Jā, tad es pirmo reizi vispār tiku laukumā spēlēt tajā spēlē pret viņiem. Jā, tas tā kā deva pārliecību, ka ok, es tā kā možu varēšu vēl kaut kad tikt. Jo līdz tam brīdim, nu, visu laiku nostāvējis malā ir jau tāds, tā kā, ok, sanāk bišķi tikai trenēšos un viss. Kas, nu labi, man arī tas nelikās tik traki, jo tā treniņu pieredze arī man bija kaut kas wow un arī tie 6 pret 6, ko spēlēja tajos treniņos pret augstākajām zvaigznēm, tas vispār volejbolā, nu, tas dod tā kā ļoti paplašina tavu redzesloku uz spēli un gan padomus dod un vispār pieredzi iegūt tādā veidā. Jā, un tad uz sezonas beigām es arī tiku mazliet uzspēlēt, bet nu, tur bija uz dažiem punktiem. Bet tad es jau jūtu, ka treneris mazliet arī uzticās jau ar manu spēlēšanu un tā. Un viņš jau bija vairāk tā kā gatavs mani likt laukumā. Un tas arī bija forši. Tad es arī iegūtu to savu spilgtāko momentu no tās sezonas, nobloķējot Grozeru 1-1. Tad jā, tas bija tas pēdējais sezonas tāds moments man. Jā. Ja tas bija varbūt, nezinu, parakstot ar visu vairāk, kā tur bija. Man liekas, tas bija pēc tās spēles, jo snāk, ieja volejboksā, tad var redzēt bildi, kur visi komandi tevi tur pacēluši rokās. Kā tur bija, tur viss te. Jā, nu, viņi jau arī, es domāju, tas ir visās komandās, kur ir bijusi tāda situācija, ka kāds nav vispār visu sezonu uzlaists laukumā un kaut kad tiešām tiek uzlaists. Visiem spēlētājiem, komandas biedriem, visiem ir tas, nu, ka viņi grib, lai tevi uzlaiž laukumā. Nu, viņi tā kā riktīgi spiež uz to un viņiem tas rada tādu, nu, haipu un nu, viņi riktīgi, nu, sajūsmināti un atbalstoši tajā. Nu jā, un tad pret Kannām, kad mani uzlaida laukumā, protams, visi nenormāli bija sajūsmā un arī pēc tām spēlēm. Pēc spēles vai pēc spēlēm, kad es kaut ko izdarīju tajā spēlē vai kad, un ja mēs gūstam to uzvaru, tad jā, ir tās kopbildes un tad ir tā, nu, diezgan foršas emocijas, ka visa komanda, nu, tevi atbalsta un visi ir sajūsmā, ka tu kaut ko izdari jā, un tad ir tāds, arī tas mirklis tāds diezgan iespaidīgs. Tu jau pieminēji nedaudz par galveno treneri Nikolā Girbiču. Kādas tev bija attiecības ar viņu, un vai varbūt viņš tā palīdzēja varbūt vairāk kā tieši jauniem spēlētājiem?
Es nezinu, neteiktu, ka viņš palīdzēja man individuāli, jo man liekas, ka viņš vairāk pieredzējis, nu, strādāt ar pieredzējušiem jau spēlētājiem, un tad tā kā, jā, viņš nezinu, vai uz jaunajiem džekiem viņš tā kā baigi neko, nu, neko tādu neiedeva tik ļoti. Mm, Bet, nu, tas tā kā diezgan laikam saprotami, jo, nu, viņš ir paņemts, jo, nu, viņš māk strādāt ar komandu, kas ir tā kā jau ar top klases spēlētājiem, kas tā kā principā var atnākt paši uz treniņu un nospēlēt to treniņu un notrenēties bez trenera, jo, nu, viņi jau paši zina, kas jādara un tā tālāk. Bet tos visus padomus un visu to palīdzēšanu man iedeva tieši spēlētāji, nu, jo viņi deva daudz padomus, kā visu pielabot, nianses kaut kādas, kur labāk sist pa malējiem, bloķētājiem vai nu, vienkārši visu, kur varēja, viņi deva padomus, kas tieši man lika izaugt tās lietas, ko viņi deva. Bet, nu, jā, nu es nezinu, man liekas, ar treneriem īsti nekad nav bijušas baigās tuvās attiecības, bet nu, tā viņš ļoti, ļoti arī nu, labs cilvēks un ļoti arī grib palīdzēt, ja vajag kaut ko arī ikdienas dzīvē kaut vai. Jā, nu, protams, arī daudz pats ir pieredzējis kā spēlētājs un pats ir arī tāds, nu, diezgan brīvs un tāds arī jautrs, ja vajag, nu, var parunāt ar viņu, un tas tā forši. Tā kā, jā, nu, protams, nebija nekāds nenaids, nekas tāds pat viņu. Diezgan normālas attiecības. Nu, par cipriem es tev neprasīšu, bet varbūt to arī paraksturot, kā tas bija. Nezinu, tu nonāci Perūģā, un tad tu aizēji, tā atalgojums ir reiz 5, kā lūšos, vai varbūt salīdzinot tagad, pēc tam, kad es spēlēju Japānā vai kaut kur. Ir tā, ka tā Itālija tas uzreiz ir top līga, un tas atalgojums aiziet tur debesīs. Jau var stāstīt, kā viņš. Nu, man Perūģā, labi, es tajā brīdī baigi nemaz nedomāju par to, bet nu jā, daudziem liekas, ka nu, man tur maksāja nenormālās summas par Perūģā. Bet jā, manā gadījumā tas tā nebija, jo es biju principā, kā pēdējais spēlētājs nu, sarakstā, un tad es arī nemaz negaidīju, ka nu, kaut ko baigi maksās tur. Jā. Nu, protams, bija vairāk nekā man bija bijis iepriekš lūšos, bet jā, neteiktu, ka tā ir liela summa spēlētājiem, kas spēlē lielākajā, vienā no bagātākajiem klubiem Eiropā. Tā kā, jā, man vispār grūti spriest par summām, jo es baigi ap to laiku neesmu interesējies par citiem spēlētājiem, kā viņiem maksā. Jā. Man liekas, tajā brīdī arī kaut kā neviens baigi nerunāja, nu, slēpa savā starpā gan izlases spēlētāji par tām summām, ko viņi saņem. Tā kā vairāk izvairījās par to runāt. Jā. Bet tagad, nezinu, tagad es kaut kā arī vairāk interesējos pats, un man liekas, ka arī pārējie bišķi atvērtāki par to, un tad mēs tā kā tagad jau sākam zināt, kā kurš pelna, jā. Bet, nu, tā summa nebija tik liela. Jā. Arī pārējās sezonas nebija tik lielas summas, kā piemēram, tagad Āzijā, jo Āzijā vispār ir, manuprāt, daudz lielāks budžets nekā Eiropā vispār. Tad uzreiz ir sagaidāmas lielākas summas. Jā.
kas viņiem ir normāli, jo arī runājot, runājot ar savu komandas biedru Japānā, kurš ir no Filipīnām, viņš jau bišķi ir pieredzējis, viņš arī Korejā ir uzspēlējis gan Japānas pirmajā līgā. Tā kā, jā, viņš arī teica, nu, ka jā, Japānā ir nauda. Tas ir skaidrs. Jā, viņam nebija ne jausmas par Eiropu īsti. Bet, nu, jā, cik es viņam pateicu, tad viņš teica, nu jā, tad tev labāk jātēmē uz Āziju spēlēt, lai sapelnītos. Jā, bet, nu jā, es pats, man grūti ir teikt par Eiropu, jo es nezinu, kā, piemēram, maksā kādam pamata sastāvu spēlētājiem. Jā. Tāpēc man grūti spriest. Okay. Nu, pēc vienas sezonas Perūģā ar tevi līgumu nepagarināja. Varbūt zini, kāda bija tā situācija. Jo es šaubos, ka viņi ņemtu tādu jaunu spēlētāju. Ka viņi negaidīja no tiem rezultātu vienā gadā. Gan jau tas bija, es domāju, tāds ilgtermiņa projekts. Varbūt zini, kaut kas tur mainījās, vai varbūt tomēr nepatika tik ļoti viņiem, kā viņi bija cerējuši. Nu, jā, man bija līgums 1+1 ar to otro gadu, kad viņi to atbildi dod. Nu jā, sanāk uz sezonas beigām, jau lēnām sākas tās sarunas un domas par nākamajām sezonām. Jā, un tad es jau sāku lēnām tā kā caur aģentu visu mēģināju noskaidrot, vai mani patur vai nē. Jā, un tad tā brīža menedžeris man teica, ka jā, ka jau tā kā visi ir nolēmuši, ka mani patur, jā. Bet tad pienāca sezonas beigas, un es tā kā gaidīju to līguma, to parakstīšanu, kad paturēs un apstiprināšanu un tā. Bet jā, tad pienāca tā sezonas beigas, un viņiem vispār beigās paziņoja, ka nomainīs gan treneri, gan to menedžeri, un tad man bija tāds, nu labi, skaidrs, kad tur var kaut kas mainīties, un jā. Tad arī aģents sāka meklēt citus variantus, bet mēs arī gaidījām uz to variantu vairāk, kad varam palikt vēl vienu gadu, kas būtu vislabākais variants. Jā, un tad pienāca sezonas beigas, jau aizbraucu mājās, un tad mēs prasījām, ar aģentu prasījām, vai tā kā mēs jau varam, kaut ko domāt uz citu pusi, nevis palikšanu, jo mums nesniedz atbildi nekādu. Jā, un tad nomainījās gan menedžeris jauns klubā, gan treneris galvenais. Un tad paziņoja, ka mani tālāk neturpinās, un tad es paliku tādā. Tas bija diezgan pavēli, man liekas, ka tas bija jūnijas kaut kad man paziņoja, ka ok, tiešām nepaliec, un jā. Jā. Jā, bet no sākuma jau bija, viņi redzēja, ka man ir izaugsme gan fiziski, gan arī spēlēšanā, tā kā, jā, viņi redzēja, kad es varētu palikt vēl uz gadu, un tad redzēt, kas notiktu tālāk. Bet jā, tā kā viss mainījās, tad viņiem bija laikam tā cita vīzija uz to nākamo sezonu, un viņi mani nepaturēja, jā. Tad man tajā jūnijā sanāca tā, kad bija grūti atrast kādu labu variantu, kur es varētu spēlēt, un tad, jā, bija bišķi grūtāk. Un tad rezumējot, tas nebija vairāk ar tavu sniegumu tieši, bet vairāk oficiāls tās cīņas. Jā. Tas pieņemu, ka, viņiem ir nauda, viņi, principā, dara, ko grib. Jā. Bija tajā laikā bija, kad viņi maina katru sezonu gan trenerus, gan spēlētājus, un tad ir tā. Varbūt, ja būtu izcīnījuši titulu, tad varbūt paturējuši tevi.
Tas bija Jā, jā, tajā gadā kaut kā nesanāca. Nevienu titulu izņemot kausu izcīnīt. Tā kā, jā. Bet jā, minēja, ka nākamajā gadā bija grūti atrast opcijas, bet tomēr nonāca Somijā. Un, nu, kā tu skaties uz to, vai tas bija tāds solis atpakaļ tavā prātā, vai tāda loģiska turpmākā karjeras izaugsme? Nu, protams, gribējās kaut kādu varbūt augstāku līmeni, kur es varētu spēlēt. Jo man simtprocentīgi man vajadzēja to spēlēšanas laiku. Jā, jā, tajā laikā nezinu, kaut kā nebija to piedāvājumu vairs. Tad izlēmām, ka došos uz Somiju. Somijā tā kā būtu tā tiešām simtprocentīgi, ka es spēlētu visu sezonu un kad es tur varētu nospēlēt labi un tad no tā pakāpties atpakaļ uz kādu augstāku līgu, uz augstāku klubu. Jā. Un tad jā, tajā sezonā, protams, arī visu iepriekšējo sezonu nespēlējot tik daudz, tad arī ir tas, ka gribās spēlēt. Un tad ir tā deksme spēlēt. Un arī tajā sezonā diezgan labi parādīju sevi. Jā. Nu, bija varbūt tā, ka nākamā sezonā nonāca Somijā, tu esi trenējies tur ar Leonu Andersonu, tad Somijā viss liekas tagad easy. Un tev arī maz labi gāja, tu maz pat 50 punktus kaut kādā spēlē nedabūji, tu maz bija kaut kādi crazy statistika. Kā tas bija? Nē, bija viena spēle tieši pret Guntāra vadīto Perpo Rovaniem. Pret viņiem 5 setos man sanāca 44 punktus asist, bet nu, mēs zaudējām tāpat. Pamāc, Tāpēc, jā, vajadzēja vairāk. baigais gūms nelikās. Tā kā, jā, jā, tas, jā, bija tāds, tā kā, no riktīgi profesionālas komandas aiziet uz Somiju, kur trenējies skolas zālē. Un, protams, treneris, asistents un statistiķis un fizioterapeits, bet nav baigi nekā cita. Un tad ir, var just to starpību. Un tad sanāk, Somijā bija vairāk jāuzņemās uz sevi gan tā atjaunošanās, gan jā, viss, vairāk jāuzpasē sevi nekā bija Perudžā. Bet tas arī, es domāju, vairāk arī palīdzēja mazliet fokusēties uz spēlēšanu, uz savām darbībām un būt gatavam. Jā. Jā, bet tajā sezonā, jā, es ļoti labi iesāku to sezonu. Tad tieši pirms Ziemassvētkiem arī man sanāca notraumēties. Tajā sezonā vispār mums sanāk, es biju vienīgā diagonāla, un kā visus treniņus man bija vienam tur jāstrādā. Tas tā lielāku slodzi deva, bet tas tā kā netraucēja. Jā, un mums viena no galvenajām pusītēm, ar kuru tā kā varētu to spēli, mūsu komandas spēli pakustināt, lai pretiniekiem bišķi vairāk nav virzienā vienā jāskatās, bet uz citiem arī. Tad tas notraumējās sezonas sākumā jau, un tieši kā viņš atnāca atpakaļ uz spēlēšanu, tajā pašā spēlē es arī notraumējos. Mēs samainījāmies vietām, tad viņam visu to slodzi uzlika uz komandu, lai vilktu un celtu viņam visu laiku. Tā, līdz tam es biju līgas līderis punktos. Ja nemaldos, eisos arī es biju top 5. Es neatceros tieši, kurās tur statistikās es biju topos, bet jā, es biju viens no top spēlētājiem noteikti līgā. To varēja arī just, jo baigi uz mani visi skatījās arī visās spēlēs.
Nu, es gribēju teikt par to, ka varēja just, nu, kad uz mani visi skatās, kad arī pretinieki tā kā spiedienu liek uz manis tajā sezonā. Un jā, uh, bija vieni pretinieki, kas mums bija diezgan tuvi. Tuvākais izbrauciens, kas bija, un tad pie viņiem aizbraucot, bija viena spēle, kur mēs 0-2 esam iedzinājos, un tad pie tīkla jau mani tur sāka runāt, ka es tur par Rudžā esmu bijis, nu, ko es nemāku spēlēt, un tā tālāk. Nu, Vai bija trešā, ko tajā saka? spēlē, ka mēs zaudējām. Jā, kad tā kā, nu, ir tas bišķi spiediens, un ka neiet tajā spēlē, un jā, ka arī komandai mums neiet, ka mums nav tā rezultāta, kas, nu, parasti bija, un ka viņi baigi mūs tur, nu, atvainojos, bet teikšu, ņem priekšā. Jā, un tas tā kā pie tīkla, bija tā viens moments, ka man tur baigi sāka tur teikt kaut ko, ka es baigais tur par Rudžas spēlētājs, bet nē, nemāku spēlēt. Jā, un tad vēl viens tur komandas biedrs viņam pavilkās. Tas arī sāka kaut ko man somiski teikt, nu es, protams, nesapratu, bet, nu, tas arī tā bišķi uzvilka, un tad sākām, nezinu, mēs kā komanda arī sākām bišķi uzvilkties, un tad atnācām atpakaļ un 3-2 beigās viņu mājas spēlēs, vienkārši uzvarējām, un tad vēl sanāca tā epizode, kad es pēdējo punktu 5. setā vēl nobloķēju to Džeku 1-1. Pateici sejā pēc tam. Atpakaļ. Nu, es parasti neko baigi nesaku, es vienkārši, nu, es spēlēju, un lai viņi redz. Jā, un tad bija tā, ka mans komandas biedrs arī aiz sajūsmas, tipa, pacēla mani, un tad, nu, tad gan es, tipa, skatījos uz viņu pusi, tā kā, nu, kas ir, nu, nevajag runāt, nu, jā. Jā, Labs. kopš tās spēles tad bija tāds, vienmēr pret viņiem spēlējot, tā, nu, tad bija tāds, tā kā, bišķi dusmas uz viņiem, un tā, nu, tāda diezgan liela sāncensība ar viņiem. Nu, diezgan jautras spēles vienmēr bija pret viņiem. Nu. Es tieši gribēju prasīt, Jā, kā vai nebija kaut kāds papildus spiediens nākot pēc Perūģa, bet, nu, tu jau pats atbildēji. nē, bet, nu, tā, es līdz tam es nejūtu to. Tad nu, jūs zināt, nu, ir spēles, kad tā kā neies, nu, jā, nu, tas būs grūtākas spēles, nu, jā. Bet tad, kad viņi sāka man tur kaut ko teikt, tad man likās, ok, nu, skaidrs, ka šie arī zina, un ka viņi kaut ko mēģina man vēl pačakarēt prātu un tā tālāk. Bet tad tajā Bet pašā laikā viņi tevi zina. Tā, nu, ka nav jā, tā, ka, ja tu viņu vārdu nezini, viņi tev jau zina. jā. Bet man laikam vienmēr bijis tas, ka, ja kāds man kaut ko teiks vai mēģinās ielīst galvā, man tas beigi nestrādās. Tas man tieši vairāk palīdzēs uzspēlēt nekā kaut ko sākt domāt vai ko. Tā kā, jā. Nu, jā, varētu teikt, pēc tādas veiksmīgas sezonas Somijā. Nākamais solis ir Polija. Atkal varētu teikt, nu, šobrīd jau spēcīgākā līga Eiropā. Bija tāds sajūta, ka, nu, es esmu atpakaļ, tā kā kur es biju iepriekš. Jā, bija tāds, nu, līmeņa ziņā, treniņu ziņā bija tāds tā kā kāpums atpakaļ uz to līmeni, kur es tā kā spēlēju. Nu, trenējos Itālijas laikā. Tā kā, jā, jo Somijā man bija diezgan, nu, viegli spēlēt pret zemāku bloku un jā, netik jaudīgiem džekiem, netik tehniskiem arī. Jā, un tad Polijā uzreiz, nu, bija bišķi vairāk jāpiedomā gan treniņos, kā tu
kā tu spēlē un kā tās bija jābūt stabilākam tajā spēlē. Jo Somijā man vairāk bija tas, ka es eju augstumā un vienkārši mēģinu izsisties. Protams, pagriezt tur kādus virzienus, bet vairāk augstumā tu mēģināt visus atdauzīt, un kas arī strādāja. Bet Polijā jau lielāks, augstāks bloks, un tad bija bišķi jāapdomā, kā vai apiet, vai atspēlēt, vai sākās bišķi tās domas ienāk galvā atpakaļ tās, kā bija Itālijā. Man pašam patika Polijā tā sezona, jo es arī jutos fiziski vislabākajā formā. Un arī tieši tas pats, kad atnākt atpakaļ uz to spēles stilu, bišķi, ka vajag piedomāt, un ka nav tikai tā daudzīšana tā tālāk. Tas man arī patika. Un Polijā arī bija labi, bija patīkama atmosfēra, jo mēs tur bijām tāds latviešu maziņš, tāds pulciņš. Es, Denis, Uģis un Tinte, un tad bija tāds bišķi maigāk likās, un arī Polija kā valsts, kā dzīvošana, arī tāda bišķi tuvāk Latvijai, un tad arī bija bišķi vieglāk iejusties, un tā, bet tā komandā visi krieviski runāja, jo lielākā daļa ukraiņi un krieviski runājošie ukraiņi. Un Oģis arī treniņus vadīja, nevis ukraiņas, bet krieviski. Un tad es pats zinu krievu valodu kaut cik, bet ar to man tā kā nebija problēmas. Bet vai runāju es krieviski daudz, bet uz sezonas beigām jau bija vieglāk gan runāt krieviski, gan es jau biju atvēruši čakras kaut kādas, kuras pats nezināju krievu valodā savas, un tad es jau brīvi diezgan sāku runāt. Bet tā sezona bija diezgan grūta, bet arī ar Uģi pastrādāt bija diezgan forši, un viņš arī man daudz padomus deva. Gan arī, jo man tajā sezonā treniņos vajadzēja bišķi uzlabot savu efektivitāti. Tad mēs ar to Uģi vairāk pastrādājām, tad viņš to pastāstīja dažādus knifiņus, ko viņš tā kā izmantotu, lai uzbrukumā noturētu to efektivitāti. Tas arī man uz sezonas beigām labi sāka strādāt. Bet tajā sezonā es arī baigi netiku tik daudz spēlēt, bet tiku vairāk spēlēt nekā salīdzinot ar Itāliju. Bet tur, cik es ar Uģi runāju, tad viņš teica, ka viņš bišķi neusticās varbūt tam otrajam cēlājam, jo tur arī ir tā leģionāra, tie noteikumi, ka nevar būt vairāk par 3 leģionāriem uz laukuma, tāpēc mums bija pusīte argentīnietis Polonskī, un tad mums pirmais temps bija francūzis Musagēja, un tad bija cēlājs Denis kā 3. leģionārs laukumā. Tad mums bija tāds, kad jāiet ar dubulto maiņu, un mums otrais cēlājs bija Ukrainis, kas strādātu tajā gadījumā uz to maiņu, uz leģionāriem. Bet Uģis kaut kā laikam neusticējās baigi tam cēlājiem otrajam, un tad man nebija tik daudz iespēju uzspēlēt, bet tā es tiku pie spēlēšanas, es baigi daudz gāju, gandrīz katru spēli gāju blokā, Denisu nomainīt uz seta beigām vai seta vidū, kuras diezgan daudz palīdzēju, un tajā sezonā kopumā, diezgan daudz tiku padarīt, un arī uzcēlu to savu līmeni atpakaļ. Un arī,
kopumā uzskatu, ka diezgan laba sezona tā tikt atpakaļ tajās sliedēs, lai spēlētu augstāk. Un arī fiziski ar tinti pastrādājot, biju labā formā un jā. Un atradu to savu fizisko stabilitāti un jā, kādā vajadzētu man uzturēties. Un, jā, bet tad sezonas beigās, sezonas kaut kādas, man liekas, pēdējās 2 nedēļas, jo mums tur bija tās spēles par vietām palikušas pret Suvalkī. Mums bija tieši izbraukuma spēle. Mēs tur aizbraucām dienu pirms, lai notrenētos tajā zālē, un tad man sākās problēmas ar ceļgalu, un jūtu, ka sāpes ir, jā, un tad tajā spēlē galvenais, ka tā bija arī iespēja, ka es tā kā varētu spēlēt, mani uzlaistu laukumā un tā, jo, baigi ne pārāk svarīga spēle, jā, un tad tajā treniņā es jau sāku just tās sāpes, un tad nākamajā dienā likās, ok, varbūt periodiski tā sāpe uznākus vai ko, un jā, tad Uģis tieši man deva iespēju spēlēt un uzlaida laukumā, un tad pēc servas kaut kā nozemējos un likās, nē, visas saku Uģim, lai ņem mani nost, man baigi dur ceļgalā, un jā, tad pēc tā es gan patrenēties nevarēju baigi, un pie katra leciena man baigi dūstošas sāpes bija. Pēc tā es, jā, beidzu savas pēdējās nedēļas ar Barkom bez trenēšanās, bez spēlēšanas. Veicu izmeklējumus un tā tālāk. Jā, bet tā kopumā tā sezona uzskatu, ka bija laba. Lai es tiktu atpakaļ uz sliedēm. Gan spēles domāšanā, gan visā pārējā. Nu, ja mēs vēl tā paskatāmies, tad tev principā bija tāda unikāla iespēja uzspēlēt, varētu teikt, 2 spēcīgākajās pasaules līgās, Polijā un Itālijā. Kādas teikt, salīdzinot, kādas ir tādas lielākās atšķirības starp šīm 2 līgām? Vai nav tāda? Nezinu, grūti teikt. Es domāju, pagājušā sezona vēl noteikti Itālija bija spēcīgākā līga Eiropā. Bet tagad, piemēram, šo sezonu es varētu teikt, ka Polija varētu būt, ka jau ir uzkāpusi augstāk to līmeni par Itāliju. Bet, es nezinu, Itālijā, man liekas, ka Itālijā ļoti tehniskāki tie spēlētāji ir. Un tā poļi viņam vienkārši uz spēku, uz jaudu. Visi arī saka, ka Polijā tā tehnika ir ļoti atstrādāta. Bet es pats kaut kā vairāk itāļus redzēju, ka viņiem tā tehnika ir daudz labāka nekā poļiem. Bet, jā, kā tu saki, kad Polijā bišķi, es domāju, ka ir tie džeki tādi jaudīgāki un jā. Bet es nezinu, bet grūti spriest, kādas beigās atšķirības ir. Varbūt, bet likās, ka varbūt varbūt viena līga varbūt nepiesaist tos ārzemnieks tik daudz, bet tā abās līgās ir ļoti daudz ārzemnieki, tā kā nezinu. Jā, nezinu, nav tik lielas atšķirības gan jau. Okay. Bet to, ko es redzēju, tā tehnika varbūt ir tāda. Jā. Tojoties beigām, man jāprasa tev, kāds ir nākamais solis pēc Japānas, jo, cik saprotu, tad tur tu vairs neatgriezīsies. Nē, jā, Japānā vairs. Nē, es ceru, ka es Japānā atgriezīšos kaut kad, bet
pirmajā līgā. Nu, jā, tas būtu vislabākais. Nu, jā, mēs nepagarinājām līgumu uz vēl gadiem vai uz gadu, jo arī nākamgad klubam tas budžets netiek piešķirts, un arī tas, ka viņi neiet uz pirmo līgu vēl, jo budžets nesot. Bet, nu, jā. Nākamā sezona vēl neko nezinu, jo nav pagaidām piedāvājumi nekādi. Nu, pagaidām es domāju pievienoties izlasei, par kur arī vēl nav nekas izlemts, nav nekādi sastāvi, nekādas ziņas dotas. Tā kā gaidu kaut kādas ziņas no tā gala. Bet jā, pagaidām jā, strādāšu pie Dināra ar džekiem, un tad redzēs, kas būs tālāk. Bet jā, pagaidām plāns ir ar izlasi padarboties un uzturēt to savu formu, lai būtu gatavs kur es parakstīšos uz nākamo sezonu. Bet jā, tā pagaidām es esmu bijis katru sezonu kaut kur citur, tad liekas tā bišķi izmētāts, bet nu, tam ir arī savs pluss, pieredzēt dažādas valstis un gūt tādu pieredzi, ka viss katru gadu mainās. Bet tā, jā, nezinu, jau pagājuši gan gribējās, kad ir tāda vieta, kur es varbūt uz kādām vairākām sezonām palieku. Tas man tāds nākamais, ne sapnītis, bet tas, ko es gribētu piedzīvot. Jā. Tas dod tādu varbūt savu stabilitāti vai ko. Nu, jā, pieminēja par izlasi. Kādas pārskaties uz treneru maiņu, Gogols, tagad jaunais Sīļovs. Kādā tas patīk vai ne? Nu, es nezinu. Nu, tāds ir tas sports, nezinu, ko. Tā, no Gogola bija kaut kas jauns mums izlasē ieviests. Nu, viņa laiks mums arī bija. Nu, tagad viņš ir Japānā. Japānā arī ar viņu sanāca satikties. Mazliet parunāt, jā. Jā, ir tas sportā, ir tas forši, ka tu daudz cilvēkus arī iepazīsti, un ir arī kaut kādi kontakti, ja vajag kaut ko, jā, bet, nu jā, es arī, sanāk, pirms pagājušās vasaras, pirms izlases, kad viņi visi jau tur sāka visus saukt, un jā, man bija tās ceļgala problēmas, un tad es izlēmu, ka es nepiedalīšos, ka es mēģināšu to operāciju taisīt. Tad es arī biju satikties ar Vasiljevu, un bišķi parunājām par plānu, par visu, kā viņš domā strādāt, un kāds ir viņa tas mērķis ar šitiem gadiem, ar viņu izlasē kā galveno treneri. Jā, ir prieks redzēt citus tos skatījumus uz tiem treniņiem un to plānu un to pieeju. Visu, kā viņi veido kā tas treneris. Nezinu, man nav nekas pret, man vispār patīkami piedzīvot kaut kādas jaunas dvesmas un mēģināt pieredzēt varbūt kaut kā vairāk, kaut ko savādāku treniņos, kaut ko tādu. Bet tā es nezinu, es domāju, ka diezgan ok treneris priekš Latvijas izlases. Un kā mums tagad arī, ir ļoti daudzsološi spēlētāji, un vienkārši es domāju, ka mums pašiem ir vienkārši jāstrādā un jāizaug kā
komandai, un tad es domāju, arī būs tie rezultāti mums. Jā, jo mēs esam gados, kad tiešām jau sākam tuvoties savam augstākajam punktam. Jā. Bet jā, es arī gaidu, kad man dos ziņu vai treneris vai kāds, es nezinu, kurš man dos ziņu par izlases sastāvu šogad. Bet jā, es ar viņu biju arī tagad pēc sezonas sazinājies. Jā, viņš prasīja, vai esmu gatavs. Ja esmu gatavs, tad viņš lai zina, jā, vai likt viņa sarakstā, kas varētu būt iespējamais vai nē. Kaut kā tā. Es gaidu to vasaras laiku, jo ir jau arī forši satikt visus džekus, jo es tagad to gadu izlaidu, un tad ir tāds bišķi attālināšanās, un tad gribās arī zināt, ko pārējie, un kā viņiem viss iet, un jā. Un tos, man, piemēram, vistuvākais kontakts gan jau ir ar Jansonu, Renāru, un tad mēs arī pagājušajā gadā vasarā vismaz tikāmies ārpus izlases, bet tā pārējiem baigi nesanāk. Jā, tāpēc arī gribās satikties un izbaudīt to kompāniju arī. Nevis tikai ārzemēs un angliski runājot, bet arī izbaudīt savu latviešu valodu un būt tādā atmosfērā atpakaļ. Labi, tad noslēdzošais jautājums no manas puses. Vai ir izlases kvalificēties nākamajam Eiropas čempionam 26. gadā? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka mums tā otrā kārta paies tāpat kā pirmā kārta pagājušā vasarā. Visus jāuzvar un viss. Okay. Tad ir pārliecība iekšēji. Jā, es domāju, ka jā. Es domāju, ka mums tagad ir jāsāk kaut kur kvalificēties beidzot. Jo ar šitādu sastāvu es domāju, ka mēs esam spējīgi to izdarīt. Labi, Krister, sanāca mums ilgi, bet teikšu tev paldies par sarunu. Atgādināšu skatītājiem, kā vienmēr piesakojam. Nolikojam epizodi, ja patika. Un jā, paldies, ka klausījāties. Paldies, Krister, tev par sarunu. Un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Labi, tiekās, jā. Paldies. Čau. Čau.